Šodien tev ir iespēja atkal minēt, kas mums lasa laika ziņas. Es teiktu, šis mūsu viesis ir no rubrikas, kas tev jāzina par to, ko klausās vai kādu mūziku klausās tavi bērni. Jā, tā kā mēģinu uzminēt. Nu tad laipni lūgts, mīļais viesi, kas tur ārā darās šobrīd? Jā, nu laiks ir apmācies, saule cauri mākoņiem nemitējuši šajā rītā. Ik pa laikam uzlīst, man nākot uz šajien gan nesanāca noķert nevienu lietus lāsi. Jā, ielas ir slapjas, diemžēl tiem, kas ir gājēji šodien, labāk uzvilkt kādu ūdens drošu apģērbu, ja gadījumā kāda peļķe, kāda mašīna iebraucot peļķē jūs apšļaksta. Vējš šķiet nav pārāk liels, varētu būt lielāks, bet kopumā tas pats Latvijas pelēkais, kas mūs piemeklē jau kādu nedēļu. Tā kā, jā, aptuveni tāds laiks šobrīd aiz logi. Ja man būtu jāklausās par radio šis cilvēks, es teiktu, viņam skolā latviešu valodā visticamākais un literatūrā bija 10. Viņš bija latviešu valodas un literatūras skolotājs Mīlulis, un šobrīd viņš to ir pārvērtis kādā ļoti jaudīgā hobijā. Man ļoti interesēs jūsu minējumi. 27 228 855 ir īziņa un WhatsApp ziņa numurs radios konto studijā. 9:39 minūtes piekdiena, 17. janvārs, Tēnim un Dravim. Šodien ir vārda diena. Mums bija jautājums, kas ir mūsu šīs dienas studijas viesis, un abrīnojumā kārtā dažiem ir pat aptuveni nojausma. Mārtiņš raksta, šis laika ziņas stāstīja vīrietis, kurš piedalās komedijā Latvijā. Savukārt Egils raksta, ka tas esot Prusaks. Elīna saka, galinieks. Kas ir galinieks? Tad vēl mums Mārtiņš raksta, šīs laika ziņas stāstīja vīrietis, kurš piedalās komedijā Latvijā. Tu piedalies komedijā Latvijā? Es nepiedalos, nē. Nu, mēdz paskatīties dažkārt. Nu, un savukārt Sebastians raksta šīs dienas laika apstākļu vēstītājs Avika dievs, ja Bruno Jānis Krastīņš. Kas ir Avika dievs? Garš stāsts. Labi, mūsu šī rīta ciemiņš, laika ziņu lasītājs, un mūsu ciemiņš ir hip-hop zvaigzne Viesulis. Labrīt. Un ja gadījumā tev nav ne mazākās nojausmas, kas ir Viesulis vai kas ir hip-hopa zvaigzne, pēc brītiņa mums ēterā rubrika, ko klausās tavi bērni. Radio Kondo. 9:43 minūtes, labrīt. Es neatceros, kad mēs vēl kādu viesi esam apbēruši tik ļoti daudz ar komplimentiem, Valdi. Es jau nosarts. Mūsu šī rīta ciemiņš ir Viesulis. Labrīt, Viesuli. Čau. Es teiktu, jābūt ļoti iedomīgam, lai, piemēram, es gribētu sevi nosaukt par Viesuli. Kas tev ienāca prātā, ka tu izdomāji, jā, es esmu ritīgs Viesuli? Es nezinu, tas bija ļoti spontāni. Man šeit kaut kādās video spēlēs šādi sauc, un pirmo reizi, kad es parādījos skatos savā hip-hopā amploā, tad es nolēmu pielietot šo vārdu, un tā tas arī aizgājis. Es teiktu, tev piestāvēt vārds Mīļumiņš. Mīļumiņš. Varbūt, nē, Zantikvariāts ir tāds repers Latvijā, viņš aizņem šo mīļuma lauciņu. Viesuli, par tevi runājot, mums bija ar kolēģiem plānošana, mēs plānojām šī gada tādas aktivitātes un ko ēterā darīt, un 1. februārī ir dzimtās valodas diena, un aizrunājāmies līdz tam, ka mums vajadzētu uzaicināt tevi, jo tev no latviešu hip-hop māksliniekiem ir visbrīnišķīgākā latviešu valoda. Viena no. Paldies, prieks dzirdēt. Jā, nu, Viesulis būtu katras mammas prieks, jā, ar tik brīnišķīgu latviešu valodu. Bet šodien... Kā tu tiki pie tik labas latviešu valodas? Tātad tu labi mācījies skolā? Es nespēju rast atbildu šo, tas tā vienkārši notika. Un, cik tev bija latviešu literatūrā vidēja atzīme? 8 noteikti, iespējams pat augstāk. Par spīti tam, ka skolotāja bija tava krustmāte? Skolotāja bija man krustmāte, jā. Tātad viņa bija prasīgāka pret tevi? Viņa bija, jā, un šeit man arī striktāk vērtēja, ko es ļoti novērtēju, un tas ir tikai dabīgi, un bieži vien dažādos ģimenes pasākumos nācās izteiktāk parunāt par šo. Mans dēls šorīt atsūtīja man saiti uz Hip-Hops LV mājaslapu, kurā ir apkopots tad gada albumu tops, jā. Un pirmajā vietā Viesulis, un Dievs dod man tagad pareizi nolasīt, Sanguine ar N-Prīs. Es pareizi nolasīju? Jā. Apsveicam tevi. Un tā otra lieta, kas ir N-Prīs, ir nominēts arī mūzikas gada balvai Zelta mikrofons kā gada hip-hop albums, un dziesma Pasarg Dievs nominēta kategorijā gada dziesma. Jā. Un tad īpaši sveiciens visiem tiem, kur šobrīd viebjas un domā, kādā sakarā radios konto par to runā. Mēs arī iefanojam par jauniem māksliniekiem un tiem ļaudīm, par kuriem mēs varētu teikt jaunās paaudzes pārstāvi. Kļau, kāds varētu būt apzīmējums tam, ko mēdz saukt par jauno paudzi? Kādu jūs esat? Man šķiet, mēs esam enerģijas pilni un ambīciju pilni. Mēs ik pa laikam jūtam šo kaut kādu paudžu
aizu, kas starp paudzēm ir, un tiecamies varbūt pierādīt to, ka nē, mēs varam par spīti visiem komentāriem. Un, jā, man šķiet jaunības maksimālisms mūsu raksturo, un to mēs arī liekam lietā kā savu galveno ieroci. Pirmais skaņojums Radios Konto ēterā, viesulis un dziesma, kuru mēs spēlēsim, Valdi? Mēs spēlēsim dziesmu Pasarg Dievs. Es teiktu, nu tad liekam tiltu pāri Terēzai. Lai noteikti. 9:46 minūtes. Jā, šis ir tavs Radios Konto, neuztraucies.